Bet ķersimies, kā teikt, vērsim pie ragiem, vai ne? Valsts, mūsu valstī vieglu dienu nav bijis īstenībā. Mēs no tādas vienas, no vienas kaut kādas, man tā liekas. Tagad šajā gadījumā tagad ir tas moments, ko mēs visi skatāmies, ko mēs lasām avīzēs un ziņu laikrakstos, tas jaunais ekonomiskais uzrāviens, ka mēs apdzīsim beidzot, bet apdzīsim, bet panāksim rietumus, rietumu Eiropu, labklājības ziņā. Kā tu uz to skaties? Jā, vakar Saeimā bija debates. Pati ideja, ka beidzot reizi gadā par to debatē valdībā un Saeimā jau ir pareiza. Un arī es to plānu vai ziņojumu esmu diezgan rūpīgi izlasījis. Esmu piedalījies arī debatēs Saeimas komisijā. Mērķi, kā vienmēr, ļoti skaisti. Mums gan tādi mērķi ir bijuši Nacionālās attīstības plāna un tā tālāk. Mums tā problēma parasti ir tā, ka tam skaistajam plānam neseko rīcības plāns, un arī tagad es tādu neredzu. Un pēc tam, ja arī būtu tāds rīcības plāns, tieši secīgi, kā tad to plānu īstenos ar kādiem instrumentiem. Un ir vairākas lietas, kas caur gadiem ir vispār zināmas. Un katra valdība nāk un saka, jā, mēs risināsim, bet faktiski tālāk par lozungiem nav tikuši. Jo kādēļ tad mēs atpaliekam no igauniem un lietuviešiem? Būtībā jau tās ir it kā vienkāršas lietas. Viens ir, protams, nodokļi, jo tiešām darba spēka nodokļi mums ir viss nelabākie, ja mēs skatāmies Baltijas mērogā, un mēs tomēr darbojamies vienā tirgu un mūsu preces iet uz turieni. Tur, kā vienmēr, pašlaik jau labu laiku strādā darba grupa, kur es zinu, ka tur ir ļoti diametrāli pretēji viedokļi iekšā. Tas jau varbūt pat ir labi. Viņiem ir, kur tad citur, ja ne darba grupā? Labi, bet šitie pretējie viedokļi jau ir beidzamos 10 gadus. Jā, tev taisnība. Vajadzētu tomēr tad beigās pieņemt vienu lēmumu un ar to iet uz priekšu. Tikmēr, kamēr tā darba grupa nav pabeigusi savu darbu, neko nevar izdarīt ar pašvaldību finansējumu, jo skaidrs, ka iedzīvotāju ienākumu nodoklis vistiešākajā veidā ietekmē pašvaldību budžetus. Jā, neapšaubām. Šogad ļoti daudzām pašvaldībām ir tik grūti, kā pat varbūt tajā banku krīzes laikā nebija. Tādēļ, ka vienkārši papildus izdevumi uzlikti, bet ienākumu faktiski ar valsts lēmumiem ir kas ir klasika jau mūsu samazināti. Tad līdz ar to ir skaidrs, ka nākamgad arī jaunā finanšu izlīdzināšana nebūs, jo vienkārši nav vēl nodokļi, kamēr nav nodokļi, tu nevari tos... Kamēr lācis mežā, tu vāc. Jā, tikmēr tu nevari nekādā veidā kalkulēt to pārējo. Cik tāda liela būs. Tieši tā. Un tas arī ir viens no rādītājiem. Ja pašvaldība nespēja atbalstīt uzņēmējdarbību, ja viņi nespēja veikt savas pamatfunkcijas, atkal tie uzņēmēji ir sliktākā situācijā kā tie kaimiņi. Tad atkal elementāra patiesība, kur tomēr tāda virzība nenotiek. Tālāk. Kopš banku krīzes Latvija ir vismazāk kreditētā valsts, ja mēs domājam par iedzīvotājiem, par uzņēmumiem. Mūsu bankas kreditē daudz mazāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Un bez tā izaugsmes rāvienu nav iespējams uztaisīt. Jo vienkārši tad, kad īpaši reģionu cilvēki vai reģionu uzņēmumu aiziet uz banku, viņiem paprasa vai tik lielu drošību, ka neviens vairāk beigās nespēja to kredītu Kas saprātīgi domā, viņš saprot. Vai arī vienkārši viņam uzreiz pasaka, draugs Pīļies, tu tur esi grobiņā vai alūksnē. Tev mēs vienkārši nedosim. Ja tu būtu pierīgā, mēs tev dotu. Jā, iedot, tu varētu, Un līdz ar to, kamēr šis tam atrisināts, arī mēs par nekādu izrāvienu nevaram domāt. Lietuvieši, piemēram, izmanto krājasdevu sabiedrību instrumentu. Ļoti labs instruments, strādā uz pilnīgi citiem principiem. Latvijā banku lobijs vienmēr ir noturējis to, ka tie jau tādi margināļi, tur nav ko. Jā, tas ir saprotami no viņu viedokļa. Jā, bet tev jau valstiski būtu jādomā. Protams, tā ir politika. Tur atkal lielākā problēma ir pašu kapitāla trūkums, un tad šī tirgus nepilnība varētu tikt aizstāta. Pāris dienas atpakaļ ar dāņu uzņēmēju runāju. Viņš teica, ja viņiem nebūtu bijušas krājasdevu sabiedrības spārkases,
viņiem arī būtu bijis ļoti liels ziepes, jo lielās bankas arī tur pateic, nē, mēs ar tiem maziem negribam krāmēties, ja mums te ir akciju tirgi daudz interesantāk, valsts obligācijas. Ar Baltiku nopēc par 14,5%. Nu, ko tad tu aizdos kaut kādam zemniekam tur pa 6, kur tev ir vēl jādzenā pēc tam rokā, ja? Nu, lielzemniekiem savādāk, bet es domāju, tādiem mazākiem. Vai kafejnīcē. Nu, kā viņiem krāmēties, ka viņš uzreiz fiksēti dabūt tur miljonus gadā, ja? Līdz ar to tas arī ir viens instruments, ko vajadzētu izmantot. Bet pagaid, nofiksējam. Bet tā tad, es gribu teikt skarbi, ka, nu kā mēs, tā ir politiķu atbildība, politiķu izšķiršanās. Un Latvijas bankas. Bet tas arī ietilpst Latvijas politikā, manuprāt. Protams, lai kā mēs to domājam. Tad Latvijas politiķi visus šos gadus ir izlikušies vai nedarījuši, jo viņi apzināti šo iespēju, es nešaubos, ka viņi to zina. Muļķi tur nesēž. Tad viņi apzināti vai tās ir merkantīlas intereses, vai es nezinu, nav svarīgi, bet viņi to nav darījuši. Tas ir mūsu valdības, un caur to arī mūsu neizdarītais darbs mēs neesam deleģējuši saviem pārstāvjiem to darīt, vai pietiekami skaļi neesam deleģējuši. Nu, iespējams. Te jau atkal vēl viena lieta, kad, lai tu mācētu saprast ekonomiskās likumsakarības, tev ir ļoti jāsako līdz tam visam. Tomēr tev jāpaši izglītojās. Jā, bet... Un ja mēs paskatāmies, cik daudz mums apkrāp telefonu krāpnieku, visādi šitādi, tad skaidrs, ka tiešām sabiedrībā zināšanas par ekonomiku nav pietiekams. Bet tieši tādēļ deleģētajiem, politiķiem, valsts vīriem, valdībā, saimā, nu viņiem tad tā kā vajadzētu, ja? Vajadzētu. Bet tālāk par runām šitai jomā viņi nav tikuši. Tālāk atbalsts uzņēmējdarbībai. Nu, ir tātad Eiropas fondu naudas, ir valsts atbalsts lielām investīcijām. Un tad paskatāmies, kas tad beidzamajā laikā ar šo ir noticis. Tātad pašvaldības tiešām ļoti centās reģionos veicināt uzņēmējdarbību, būvēja šīs ražošanas ēkas, lai kādam šīs ražošanas ēkas vajadzētu, konsultējas ar uzņēmējiem, jo savādāk tu miljonus ieguldi nevienu tur nav. Tagad atnāk Eiropas prokuratūra un pasaka, jau 5 pašvaldībās ir lietas, ka konsultēties nedrīkstēja. Jūs naudu nesat nozaguši, viss ir godīgi uzbūvēts, pareizi uzbūvēts, bet nedrīkstēja konsultēties ar uzņēmējiem, jo tas ir favorītisms. Un tur ir visur krimināla process, tur ir briesmu panti sarakstīti, avīzes pilnas, kā tur atkal zog, un cilvēki jau neiedziļinās, viņi nesaprot, ka nekas tur nozagts nav. Bet kāds ir tas mīnus? Mīnus ir tāds, ka nopietnas rietumkompānijas pēc tam pasaka, nē, bet mēs tur neiesim, tur ir korupcija, tur mums novilks bikses, ja? Latvijas ar šo jau šogad vien ir kaut kāds 100 miljonu investīcijas pazaudējuši. Otrs, uzņēmēji vietēji saka, nē, bet mēs neslēgsim ar pašvaldību nekādu līgumu, jo man uzreiz knāps otrā dienā atbrauks. Arī taisnība. Atkal, tātad mēs pazaudējam caur šādu vienu, es nezinu, vai tas ir viņu nesapratne par to, kā darbojas ekonomika reģionos, vai tas atkal ir kaut kāda vēlme savas spalvas spodrināt, ļoti grūti pateikt. Bet tad ar kaut kādu vienu nostāju mēs Latvijā pazaudēsim vidētermiņā 100 miljonu investīciju, kas atkal neļaus to izrāvienu uztaisīt. Ja? Nākamais - ceļi. Pabeigsim šo rezumē. Tātad mēs atkal nonākam pie politiķiem, kas atkal nav devuši to uzstādījumu, un atkal, kā mēs teiksim, cilvēkam nav jābūt tur ekonomikas bakalauram, ja? Salasiet ar tām programmu rindām to variantu, ko mēs pirmīt teicām, salasiet to krājā aizdevu sabiedrības, lai tie politiķi pēc tam viņus pareizi formulē, un arī šajā gadījumā par tām investīcijām pret pašvaldībām, jo tas atkal ir pašu taisīt spēles noteikumi, kurus mēs paši atkal, es neticu, ka valdība to nezināja. Tātad šajā gadījumā, es atvainojos, atkal iedzina mazliet tādu iespēju variēt, manipulēt. Ir mēri, kas saka, jā, ka tā programma, ja šitā skatās vienkārši slasts priekš pašvaldībām. Tāpēc es teicu, tas bija apzināti. Manuprāt, bet es nedomāju, ka apzināti. Es domāju, ka apzināti. Piedod, kā, vienmēr... Lielākā pazaudētāja jau ir valsts savu šo. Bet kas, es atvainojos, kas man valsts, ja man ir villa, vai ne? Jo, ja tie krimināla procesi beigās būs sekmīgi, būs jau jāatmaksā pašvaldībā, pašvaldības nestēs, valstī būs jāatmaksā miljonu eiro. Jā, protams. Nē, bet te ir vēl viena lieta. Tātad šeit, ja mēs runājam, tagad nāk Eiropas parlamenta vēlēšanas. To mēs Tātad Eiropas prokuratūra ir neatkarīga institūcija. Tur tiešā veidā valdība nevar ietekmēt. Tur īstenībā mūsu pārstāvjiem Eiropas parlamentā bija jāiet uz Eiropas prokuratūru, jāsaka, ko jūs darat? Valmierā Somu uzņēmums Patrija
grib būvēt bruņumašīnas, un dēļ šitā jūs gadu aizkavējat šito projektu un turpināt kriminālu procesu. Ja? Nu, tur bija jākliedz pilnā balsī. Un tādēļ tie, kas saka, ka mums jābalso tikai par tiem pieredzējušajiem, kā viņi tur Latvijai palīdz, nu neko viņi nav palīdzējuši šitai jomā. Ja? Līdz ar to atkal tās bailes kaut ko darīt, pateikt, ja nu gadījumā pārmetīs man, ka es tur korumpantus atbalstu vai vēl kaut ko šitādu. Ja? Bet skaidrs, ka ir pilnīgi skaidra ziņa, un to es gribu pateikt visiem klausītājiem. Tātad, ja kāds ir no uzņēmēja paprasījis kādu naudu, viņam ir jāsēž. Ja viņš ir uzbūvējis tiešām šo te ēku tādu, kur tikai viens uzņēmums var darboties. Es gan nezinu, kas tas tāds būtu, kas citam nedara. Bet nu pieņemsim. Jā. Labi, nu tad tā programma nav pareizi izpildīta, nu tad tie darbinieki jāatlaiž no darba. Bet tad, ja tu uzbūvē ēku, kuru nevienam nevajag, un kur tev tāpat tad naudu jāatmaksā, un lai tas tā nebūtu, un tu esi konsultējies ar uzņēmēju, ja, un tu esi darījis labu darbu, ja, un nevar būt situācija, ka tagad par to tev ir krimināla process, un kā jūs teicu, viss tur apstājās. Ja.